Tad šodien mums ir paredzēta Sociālā izglītības un kultūras jautājumu komiteja. Darba kārtībos jūs esat elektroniskā veidā saņēmuši. Tātad kādi priekšlikumi, labojumi, strādājumi, ja? Tātad, kas par apstiprināšanu, balsojam par, visi par. Paldies. Tad pirmais jautājums ir mums par sportu. Tad Latvijas Tautas sporta asociācija mums piedāvā sadarbību. Šo jautājumu pētīja Pupica kungs. Ar Aļegu kopā. Es vēl nepateicu visu līdz galam. Jūs atvainojaties. Arī Komara kungs, ja? Tā kā es došu viņam vārdu. Lūdzu, jūsu redzējums, vai mēs varam veikt sadarbību, vai mēs atsakamies no sadarbības. Tas ir ļoti sākšana. Jā, droši jau sēžat, lūdzu, nevar stāvēt. Izskatīju šo te piedāvājumu, jā, par to Latvijas Tautas sporta asociāciju, jā. Un īstenībā biju arī zvanījies, jo tie dokumenti, kurus viņi atsūtīja, jā, tur informācijas kā tādas nav, vieni pielīgumi un visādi, liederīgas informācijas diezgan maz, jā, es tāpēc biju daudz ko pasvītrojis un biju speciāli arī zvanījis valdes priekšsēdētāja, jā, Garbacenkovas kundzei, jā. Tātad pirmkārt par to uzreiz, lai kļūtu par biedru, un tur ir biedru naudas, pirmais jautājums, jā. Es zvanīju speciāli un piedāvāju vēl man summas latos, attiecīgi viņiem šodien ir sēde, viņi vēl lems pirmkārt par to ikgada maksu, ja, jo nav viņam apstiprināts no jauna, un tad viņi skatīsies atkal no jauna, kā viņi teica, sēdē to, teiksim, gradāciju, kas viņu prāt ir mazas, vidējās vai lielākas kaut kādas pašvaldības, un no tā būs atkarīga arī tā summa, ja, un viņi vēl nezin, kādu mums piešķirt to statusu, ja, pēc iedzīvotāju skaita atbilstoši viņi skatīsies, ja. Tāpēc es uzskatu, ka informācija pavisam nav pilna, ja. Un lēmumu pieņemt te būtu pavisam sarežģīti, ja? No tā, ko es izlasīju, ja? Tātad, kādi viņiem ir piedāvājumi, ja? Nu, viņiem ir, teiksim tā, viņu saucamā mobilā brigāda, ja? Kad viņi var atbraukt un izlasīt kaut kādas lekcijas, ja? Kaut kādas izveidot, no kursus, kā to, no vairāk kā lekcijas, ja? Viņi vienkārši kaut ko palasa un izstāstā, ja? Un viss tas galvenais viņu uzsvars tāds, un cik es sapratu, viņam tā nūjošana, kas arī notika jau pie mums, ja, kopā ar to mūsu projektu, ka viņi bija klāt un lasīja un stāstīja, ja. Un tālāk viņi vienkārši piedāvā, un viņam te ir kā paraugi, viņiem piedāvā palīdzību kaut kādu dažādu līmeņa sacensību sagatavošanā un kā to vadīt. Bet es uzreiz varu pateikt, ka reāli, ko viņi mums atsūtīja kā piedāvājums pielikumus, viss tas notiek mūsu pagastā un notiek visu laiku, jā, mums ir tas pats saraksts, un viņš ir daudz interesantāks neko salīdzinām ar to, ko viņi piedāvāja. Uzreiz pateikšu, jā. Un tad, ja mēs arī kļūstam par biedriem, jā, tad mums te viņam tāds jautājums kā finansiālais nosacījums, mazi divi teikumiņi, ja? Bet nozīme viņam īstenībā ir ļoti liela, un es vēlreiz to gribētu ar viņam precizēt. Ja? Ja mēs piekrītam, ja? Ka viņi mums palīdz organizēt kaut kādas sacensības, ja? Un ja mēs stājamies tādā asociācijā, ja? Tad mēs varam sagaidīt no viņiem tādu piedāvājumu, ka mums būtu jāgatavo, teiksim, kaut kādas sacensības, kaut kādu daļu pašiem. Ja? Republikāniskā mēroga. Jā, varbūt pat republikas mēroga, ja? Un attiecīgi viņam te finansiālais nosacījums, es uzreiz varbūt nolasīšu, speciāli priekš sevis atzīmēju, ja? Piedāvājam pirmā un otrā etapa izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, uzņemties pašvaldībām un novadiem. Attiecīgi, ja mēs kaut ko uzņemamies, ja? Un ja tur ir dažādi etapies, cik es sapratu, tad tās var notikt tās sacensības 2 vai 3 dienas, ja? Un tad mums vajadzēs to organizēt, izmīķināt, teiksim arī, ja, piedāvāt kaut kādas nakmītnes, barot un tā tālāk. Un es nezinu, kāds mums tur izgalējumi tas budžets, bet es uzskatu, ka tas būtu, tur būtu ļoti liela izdevuma. Tas ir manuprāt, un es balstos uz to, ko es no viņiem esmu saņēmis. Ja? Bet mēs sarunājām, ka sīkāku informāciju mūsu izpildu direktorai atsūtīs
pa e-pastu, ja, kad viņam būs tā seide, un tad viņi vēl sūtīs papildus man informāciju. Uz doto brīdi, ja, es varu no sevis pateikt, ka diezgan strīdīgs jautājums, un mums vajadzētu stāties tādā asociācijā. Bet lielāka kārta, kad būs lielāka informācija, tad es vēlreiz viņu izskatīšu, ja, un tad es varētu varbūt mainīt savu viedokli, ja, un izteikties, un būt arī višķi plašāk par šo jautājumu. Jā, paldies, jūsu viedokļi mēs sapratām. Lūdzu, Anatolija. Tas pats mēs taču abi kopā vakar visu šo jautājumu. Mēs kopā visu, viens zvanīja, viens runāja, izrunājam. Un Mars ir tas pats viedoklis ar viņu. Labi, paldies.